Puiši un meitenes, kamēr es gaidu, ka te vasaras svētkiem viss beigsies, gribēju pateikt pāris interesantus vārdus. Nu, taču vasaras svētkos šeit arī, to visu vakarā jūs redzēsiet garajā. Es ļoti ceru, ka es paspēšu garo GoPro kamerā uzņemto video ielikt YouTube'ā, bet gribēju paskatīt uz priekšu, kad te nāca pie manīm tur, nezinu, visādi cilvēki gāja iekšā, skatījās, tur bija izbrīnis visiem, bla, 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 bet Konutis Imantiņš nāca. Un nāca Imants un no stūra, un pie stūra laikam jau ieraudzīja mani pa gabalu, un tur, es nezinu, varbūt ģimene vai kas iegāja iekšā, un Imantiņš tā kā nāk pie manīm, un es vēl beigais bļauju pār pa šito ceļu, apmēram Imantiņ, ja tu nāc pie manīm, tad nenāc, es ar tevīm nerunāšu, kaut kā tā, labi, pienāca Imantiņš, nezinu, roku iedeva, es arī iedevu, bet labi, un šis te mani paķēra, protams, ka Imants ir, tur piedalījās, laikam, Latvija pirmā vietā tajā dibināšanā, un es šausmīgi topīju pret Šleseri, ka viņš ir sātanists ar Rinkēviču kopā ar sodomistu, geju un nesludina un neko nedara, lai atgrieztos, bet iet kopā ar viņu, čupojās un darās, un mani video YouTube'ā ir par Šleseru un Rinkēviču geju, ja, bet labi, un tā kā Imantiņš pienāca, es baigi riktīgi tur nodevu, kad tur Šlesers garīgi atsūkāja Rinkēvičam kabinetā, un visas tās lietas ir jāņem ļoti garīgi un nopietni un tā, un es saku, un pēc tam viņš aiziet visus pieviļi, tikai es ar viņu tur nodibināju pirmajā vietā to partiju, es zinu, ka Imantiņš arī, un šis stāv klusē, neko nesaka un klausās. Tā kā to viņš noklausījās, neviena vārda pretī nepateica beigās. Te vēl citie gāja riņķī ap plakātu un kaut ko skatījās man, kas rakstīts otrā pusē un tur un šur, ja, tad šis man baigi interesanti patika tāds, es tāpēc stāvu, domāju, ielikšu ātro video. Kaut kā viņš tur uzprasīja, ko es te daru, vai kaut kā tā, bet ideja bija ne tas galvenais, ja? Bet galvenais bija tas, ko viņš man atbildēja, klausieties. Un es Imantam saku, tā baigā emocija bija, protams, burzma, cilvēki, viss. Un es saku, jā, es vakar sludināju pie Allana Parijānsa Rīgā, Tamakal tur ir cits Jēzus un kaut ko tur bla, bla, bla. Un tur Imantiņš ieprasījās par to, ko es te daru, vai kas, es saku, jā. Un tur kaut ko vēl man prasīja par tiem citiem plakātiem. Es saku, jā, man arī Jelgavas grēciniekiem ir plakāts, kad var uzlikt uz kāta vēsti priekš viņiem, ja, un iet viņiem arī sludināt šobrīd, tā kā pie jums, tie ir jūsu kārta. Man tik patika to, kad Imantiņš noteica tā, ka ja tu to saproti, vai kā lai saka, ka tu to saproti, ka tas ir tā kā, nezinu, no Dieva tev, ja, tad viņš saka, ņem un ej un to dari, ja. Tad tas man aizķērās tā, ja, kad nevis tur nolika un kaut ko veci ej mājā, tu taču galīgs tur šitas tēs, ja, auglis, ja, vai kas tur, ja, bet šis pateica tādus, ilgi tur kaut ko štukoja, domāja, un beigās pateica, jā, ja tas ir, tā kā tev un tu jūti, tad ej un tā dari. Pagriezās un aizgāja, tā kā es ļoti priecīgs, kad par šī tādu te, jo, ja es šādi reiz tik tālu savu dibenu te esmu atvilcis, jā, vakar pie Parijānsa un šodien pie JVD, un lai Dievs dod tālāk pie citām Latvijas draudzēm iet un viņiem šito visu sludināt, tad tas, es nezinu, vai ir no manis. Es tagad labprāt kaut ko citu darītu. Gan vakar sestdienā speciāli braucu uz Rīgu, gan šodien es būtu paņēmis sev te lafā dienu, ja, bet zēnu meitenes, ja tas ir no Dieva, tad redziet, Dievs paceļ un liek iet un liek darīt. Tā kā man pārsteidza Imanta atbilde. Ja tu jūti, ka tā jādara, apmēram ej un dari, un es to eju un daru.